Game Changer Latvijā sveiciens jums šo svētdienu. Gribēju ierakstīt video, ilgi domāju, pa ko ierakstīt savas domas, un es domāju, ka tā kā es jau sāku pašā sākumā jums tos video uztaisīju pa pašu Game Changer, pa to visu domu, kad kas notiks, tā tālāk, un arī pēc tam ierakstīju ļoti garu video par to, kā vispār mana dzīve sākās, visi tie, kā es vispār attiecos pret cilvēkiem, ko es darīju, visi, tā kā jūs neredzējāt to garo video, es iesaku viņu pastīties, jā, viņš ir garš, bet, tik un tā es gribu jums dot value, un es gribu jums dot kaut ko tādu, ko jūs reāli varat izmantot kaut kā savā dzīvē, saprotot to, kā gāja mana dzīve un tā tālāk. Tā kā, vienmēr kaut kā var priekš manīm, vienmēr tāds lietas bija ļoti nopietns, kad es, teiksim, pats nebiju sapratis, ko man darīt tālāk, kur iet un kur ar ko ņemties tā tālāk. Tā kā es vienmēr runāju ar cilvēkiem, un man vienmēr bija ļoti interesanti paklausīties jebkādas domas no citiem cilvēkiem, kuri ir izdarījuši vairāk nekā es, kuri ir nopelnījuši vairāk, kuri ir augstāk sociālajā ziņā, vai kuriem ir, nezinu, kaut kāda priecīgāka ģimene un tā tālāk. Tā kā vienmēr, kad tu gribi tikt uz kaut kādu, es nezinu, tas var būt attiecību ziņā, ģimenes ziņā, tas var būt biznesa ziņā, tradinga ziņā, mindseta ziņā un tā tālāk. Tā kā, kad jums ir nepieciešama palīdzība, jums vajadzīgi cilvēki, kuri jums to palīdzēs. Savādāk tur šito te jums neviens neiemācīs. Teiksim, universitātē neviens jūs neiemācīs, kā būt reāli laimīgam cilvēkam. Universitāte jūs neiemācīs, kā rīkoties ar savām finansēm. Universitāte jūs neiemācīs, kā būt reāli independent cilvēkam. Universitāte jums to neko nedos. Es jau nerunāju par kādu tur tradingu, šmeidingu, kripto un tā tālāk. Tā universitātēs to nekad nemācīs. Un par kā būt laimīgam it īpaši. Tāpēc ir, manuprāt, jēga klausīties cilvēku, kurš iespējams ir izdarījis bišķiņ vairāk. Tā kā, ko es gribēju iedot jums šī te video, viņš būs īsāks, bet to, ko es gribēju jums iedot, ir bišķiņ savādāk šodien. Es gribēju jums pateikt reāli, bez nekāda mārketinga, bez nekādiem prikoliem, pa ātro jums izstāstīt, kas ir pats nepieciešamākais jums pirmajā solī. Protams, pirmais solis, teiksim, naudas ziņa, jo jums nekā nav, jūs varat sākt, piemēram, ar affiliate marketingu. Dubais policija. Policists, tā kā kādu paņēma ciet. Teiksim tā, kad jūs ar kaut ko sākat naudas ziņa, jā, var sākt ar affiliate marketingu, to visu var apgūt, tās visu stratēģijas, tas viss iekšā Game Changerī būs. Bet ar ko vispār, jebkurš, kuru es cilvēku reāli zinu, es daudz zinu, kuri no nekā ir nopelnījuši daudz, un ar ko tas viss sākās. Vai tas viss sākās, protams, ar kaut kādu vai biznesu, vai kaut kādu tur nodarbību, un atbilde ir ne. Tas sākās ne ar biznesu, tas sākās ne ar kaut kādām lietām, kuras ir saistītas pataisno ar finansēm. Un jā, mēs te pa ceļam jau filmējam jaunu YouTube vlogu, YouTube video, priekš jaunā YouTube kanāla, kā mums te vienkārši tajā pašā momentā notiek 120 lietas. Tagad ejam nopirkt, es to te nopirkt. Ak, Dievs, kā latviskies ir. Latviešu valodu, Dievu, esmu aizmirsis. Gaļu priekš grīla vajag. Neko nebija savu šodien vēl ēdis jau 3 dienā un nekas nebija ēsts. Pats galvenais dzīvē, numur 1, ierakstiet sev uz lielā A3 formātu papīru un uzlīmējiet sev uz sienas. Pats galvenais ir jūsu iekšējā gatavība kaut ko vispār savā dzīvē panākt. Ja jūs tagad dzīvojat savā realitātē, kura jums ir jebkurā līmenī, zemajā, augstajā, bez starpības. Ja jums nav tās iekšējās saprašanas reālas, nevis vienkārši kaut kā iedomu, kaut kādas aizdomas, bet reālas iekšējās saprašanas, ka jūs varat tikt no tā līmeņa, kurā jūs esat tagad, un tikt tajā nākamajā līmenī, reāli, jūs sēžat domā, un reāli nevis kaut kā, you don't force yourself, tā kā jūs neliekat sev domāt tur kaut ko, un Tomas pateica par mindsetu, ir jāliek sev kaut ko domāt. Nē, jums jāapsēžās, jāapskatās apkārt, jāapskatās sociālais tīklos, kā citi cilvēki dzīvo, un reāli vajag saprast. Tāds, reāli sapratu, ka ir iespēja dzīvot labāk, ka ir iespēja kaut ko padarīt, ir iespēja izmēģināt visu šī dzīvē, jebkuram no jums. Tas ir tā, es reāli varu teikt, jebkurš no jums ir gatavs sasniegt kaut ko bišķiņ labāku, ne tā salīdzinoši ar to, kas jums ir tagad.
Kāpēc es to saku? Un tas ir otrais punkts, ko es gribēju minēt šī video priekš jums šo svētdienu. Tas ir tas, kad, ticat man, ir cilvēki stulbāki par jums un nelaimīgāki par jums šobrīd, kuriem ir vairāk nekā jums. Varbūt ģimenes ziņā, varbūt jebkurā ziņā, nu, ja mēs tagad runājam par finansēm, tad finanšu ziņā. Ir cilvēki, atkārtošas vēlreiz, ir reāli cilvēki, kur ir stulbāki par jums, par katru no tevim. Un jā, tu esi runāji ar tevi, jā, ar tevi. Ir cilvēks, kurš ir dumjāks par tevi, un viņš ir 100 reizes bagātāks. Un nedēļ tā, un mēs ņemam ārā to, nu, kad cilvēks bija piedzimis bagāts, vai viņam kaut kur tur paveicās, ne. Ņemam to nahu nost. Varat pat komentāros nerakstīt. Ir cilvēki, kuri reāli viņi izvēlējās virzienu, viņi to pamēģināja, vienkārši viņi sevī ticēja, viņi gāja, dažreiz tā ticība ir pat stulba tā ticība, kad tam cilvēkam nevajadzētu sevī ticēt, bet viņš ticēja. Un viņš gāja, un pa ceļam, kad viņš gāja, jo viņš reāli ticēja, viņam sāka kaut kas sanākt, pa bišķiņam, jo viņš dabūja to experience, to pieredzi, un kaut kāds tāds kaut ko iemācījās, un viena lieta viņam sanāca. Un šodien viņš pelna 50 štukas mēnesī, un viņš ir dumjāks par tevīm. Esmu redzējis cilvēkus, kuri pelna vairāk par maniem, viņi ir tik stulbi. Viņi reāli, viens čalis, viņam 100 miljoni, kur es zinu. Un viņam reāli, viņš vienkārši vienā virzienā hujarī jau ļoti daudzus gadus, un reāli pelna, un reāli viņš es vienreiz ar viņu runāju, viņš pateica, bļāviens, Tomas, es nezinu, kā tā sanāca. Viņš pats nelīdz galam saprot, kā viņam tā sanāca. Es viņam pats atbildēju, klausies, es ar viņu ilgu laiku draudzējos, ka es viņam reāli varu pateikt, ko es domāju. Un viņš vienmēr tam ir arī priecīgs, un mēs vienmēr par to smejamies ar viņu. Es pateicu, ka tu reāli ticēji sevi, un otrais, gribēju jums parādīt, cik smuki ir supermarketi Dubajā. Skatieties. Wow. Vienkārši viss ir ideāli salikts. Kāds smukums. Un, jā, tā kā mēs vienmēr par to smejamies, un viņš ir reāli dumjāks par manīm, un pārsvarā dumjāks par visiem bagātiem cilvēkiem, kurus es pats zinu. Tā kā visi domā, ka ir jābūt kaut kādam īpatnējam cilvēkam, jāizgudro kaut kādus, nezinu, medikamentus no vēža, vai jābūt, kā es jau teicu, tie visi ierobežo, tās visas domas, kuras jūs ierobežo, ja, ka, lai būtu bagātam, jābūt, nezinu, krāpniekam vai vēl kaut kas, vai kriminālu, nezinu, kaut kāds, jābūt bandītam un tā tālāk. Pilnīgākā huņa. Viss, kas ir nepieciešams, ir reāla ticība sevi un viena virziena izvēlēšanās, un tu vienkārši pa to virzienu ej. Jo daudz cilvēki, viņi kaut ko pamēģina, viņiem tur pa 2 nedēļām nekas nesanāk, viņi pamet. Ir īpaši tas ir redzams tradingā. Ja cilvēks, teiksim, pamēģina tradingu, un viņam 2 nedēļas laikā kaut kas nesanāk, 90% no cilvēkiem viņu pamet reāli. Tas ir reāla statistika. Tā kā viņu pameta ne tāpēc, ka viņam tradings ir huņa, bet tāpēc, ka viņam pacietības nav. Tā kā šis ir, no kurienes dabūt to pacietību, kad tu sevi tici, un tu zini, ka, teiksim, šī nozare, uz kurien tu ej, varbūt tas ir affiliate marketing, trading, kriptovalūtas, bez starpības. Tu zini pēc fakta, ka ir daudz cilvēku, kuri ir mainījuši sev caur to dzīvi, un tam ir pierādījums caur sociālajiem tikliem, tu visu var redzēt, ja? Un es jums arī saku no savas pieredzes, kas ir mainījis manu dzīvi, tā kā jums ir tie piemēri, bet lai to izmantotu, jums sākumā ir jābūt galvā gatavība tam. Un vienīgais veids, kā jūs varat dabūt to reālo gatavību, ir, kad jūs reāli sapratīsiet, ka tas ir reāli iespējams. Nevis zināsiet, ka, ir cilvēki. Nē, jūs reāli sapratīsiet. Kad jūs sapratīsiet, tad jūs sēdēsiet, un jums sāks iekšā sāpēt, jo tu reāli saprati, pa ko iet runa. Un tu tāds, es taču varu arī. Reāli, katrs no jums reāli taču var. Ja viņš vienkārši izvēlēsies virzienu un hujarīs vienā virzienā 6 mēnešus, varu garantēt, sanāks. Varbūt ne miljoni, bet kaut kas minimāls, jau cita pavisam dzīve, un tas pirmais spēriens, pirmais solis, pirmais steps būs gatavs. Ko es jums iesaku? Sākat nodarboties ar šito. Izmetat ārā visas programmas, kuras jums bija ieliktas galvā. Varbūt jūsu vecāki to izdarīja, varbūt jūsu skola, varbūt jūsu valsts, Latvijā, hello. Vai tur vienmēr, ja tu pa Latviju pastaigā, ko tu redzi Dubajā, kad tu staigā, tu redzēsi sloganus, ir rakstījis Impossible is possible by Sheikh Mohammed. The life is great, live and be happy. Un jūs reāli redzat tos uzrakstus. Ko tu redzi Latvijā?
mini kredīti, dabūn līzingu bez procenta, bļaļ, o tā ir mentalitāte, mini kredīti. Tas ir viss, kas ir rakstīts, bļaļ, uz sienām Latvijā. Nu, reāli pizdiec vienkārši. Tā kā tā mentalitāte ir bišķiņ, nav, viņas nav, vienkārši sūda gabals. Tā kā tāpēc arī ir jāprogrammē sevi pareizi un jāapzinās to, ka tā programmēšana no bērnības pārsvarā latviešiem ir, nu, ne pati labākā, ne miljardieru mindsets. Tā kā strādājot pie sava mindset un arī Game Changer iekšā gatavojās programma, ka jebkurš no jums arī tur būs iekļauts pa brīvu iekšā mindseta programma, kur jūs reāli varēsiet iziet, iemācīties tās praktikas, kuras es taisu jau daudzus gadus, un reāli vienkārši pārprogrammēt savu mindsetu un savu galvu, lai jūs būtu gatavi tam. Bet tas būs iekšā Game Changerī. Pagaidām es vienkārši jums dodu mazus gabaliņus šurp un turp, lai jums būtu jau kaut kāda saprašana un tā veidojās, un jūs ar kaut ko jau šodien varētu no rītiem nodarboties. Jo es katru rītu pieceļos, man ļoti daudz dažādas praktikas, mindset praktikas, kuras es taisu katru rītu, gandrīz vai katru rītu. Tā kā tas ir ļoti nepieciešams, lai tavas smadzenes arī elpotu, ne tikai vispārējais. Tā kā smadzenēm arī jāpaelpo, un ar tām ir jāstrādā. Tā kā ļoti nopietna lieta. Vēlu jums visiem priecīgu svētdienu un redzēsimies jau drīz.